Tiklīdz datori kļuva jaudīgi, un es nebaidos šī vārda arī gudrāki, cilvēki sāka ar datoru sacensties prāta asumā. Kaut vai tā pati šaha spēle. Visā pasaulē cilvēks pret datoru šaha spēlē turpat vai katru minūti. Šaha spēles tagad ir iebūvēts jaunākajos personālajos datoros un arī jaunajās operācijas sistēmās, lai ik viens no mums vaļas brīdī varētu uzspēlēt šahu pret kompjuteru. Taču kas notiek, ja mēs saliktu datoru pret datoru? Domāts darīts. Šeit mums ir divi datori. Lūk, Hewlett Packard Pavilion dators ar jauno Windows Vista operētāju sistēmu. Šeit viss spīd un laistās, tai skaitā šaha programma. Un šeit mums ir Apple MacBook Macintosh, kur arī ir iekšā jaunajā operētāju sistēmā jau iebūvēta šaha programma. Šodien mēs liksim šiem te datoriem sacensties vienam pret otru. Lai spēle noritētu korekti, mēs esam aicinājuši talkā divus speciālistus. Alberts Cīmiņš no Rīgas šaha federācijas, pazīstams arī kā cilvēks šahs, ir meistara kandidāts un arī starptautiskās kategorijas šaha tiesnesis. Viņš komentēs datoru veiktos gājienus. Savukārt Ģirds Kazmins, arī meistara kandidāts no Rīgas šaha skolas, atradīsies pie HP Pavilion datora. Nākotnes parka pārstāvs un jūsu padavīgais kalps manipulē ar Apple MacBook. Šajā gadījumā mēs neņemam vērā datoru procesoru jaudas un atmiņas daudzumu, jo ik viens moderns dators spēj pietiekamā ātrumā strādāt ar šaha programmām. Šie abi jaudas ziņā ir salīdzināmi. Abām programmām uzlikts maksimālais sarežģītības līmenis. Abi datori spēlēs bez laika limita, jo mēs īsti nevaram ietekmēt to, cik ilgi kura programma domā. Hewlett Packard datoram ir melns korpus, tāpēc viņš spēlēs ar melnām figūrām, un Apple Macintosh dators ir balts, viņš spēlēs ar baltajiem. Tiks izspēlētas divas partijas, lai dotu iespējas zaudētājiem revanšēties. Uzmanību, spēle sākas. Tad E2, E4. Kā saka šaha speciālisti, E2, E4 un baltie uzvar. Pirmais ir viens no populārākajiem gājieniem šahā. Melnie atbild ar nemazāk populāru. Pēc šī uzreiz varam secināt to, ka izveidojas sicīliešu aizsardzība. Pirmajā brīdī šķiet, ka dators spēlē kā pēc kādas grāmatas, un visticamāk tā tas arī ir, taču jau drīz abi meistara kandidāti sāk brīnīties par šādiem tādiem pieņemtiem lēmumiem. Lainas bija 5 šahs. Jā, redz. Iesācēji uzskata, jo vairāk šahu it kā būs labāk. Sākumā ir kas? Sākumā ir jācīnās par centru, jāattīsta figūras, un nedrīkst aizmirst arī par rokādu. 3 lietas ir jāiegaumē. Spēle rit mierīgi un pietiekoši miermīlīgi. Apple necenšas trakot, lai gan sāka spēle ar baltajiem, tāpēc būtu nepieciešama kaut neliela agresija. Apple tā arī nekad nekļūst agresīvs, taču balto pārsvars parādās visai drīz. F7, F5. Jā, šeit jau sākas datoršahs. Nevar tā prognozēt. Opā. Tālāk sākas neprognozējama spēle. Uzbrūk vēl arī tornim un arī zirgs pa sitienam. Prognoze ir skaidri redzama, ka baltie uzvarēs. Dators smadzenes nespēja domāt vispārināti, par to nav šaubu. Cilvēks šādā situācijā jau būtu padevies, jo ir skaidrs, ka nav vērts tērēt laiku. Taču dators spēlē līdz pēdējiem. Uzvaras saldā garša tiem ir vienaldzīga. Tāpat arī zaudējuma rūgtums. Jā, tātad datoriem ļoti patīk ēst. Ja viņi ierauga kaut ko ēdamu, tad tikai ņem ciet. Beigās gājieni birst kā pupas viens pakaļ otram. Apple piedraud Vistai ar šahu. Melnie pārvieto torni uz F7, baltais zirgs G6 un gatavs. Mats 26 gājienos. Windows Vista zaudē. Salīdzinot ar citām spēlēm vai ar cilvēku spēlēm, šī bija īsa spēle, gara spēle? Īsa. Īsa spēle. Īsa spēle. Cilvēki būtu spēlējuši sākumā savādāk. Teiksim, būtu mainījuši centrālos bandiniekus un figūras savādāk nedaudz likuši. Neraugoties uz to, ka datoru jaudas ikdienu palielinās, visus iespējamos šaha gājienus vēl nevienam nav izdevies izskaitļot. Ja uz laukuma atrodas pilnīgi visas figūras nulles pozīcijā, tad gājienu skaits ir pārāk liels. Šobrīd ir izskaitļots, ja paliek uz galdiņa, teiksim, saskaitam abās pusēs 6 figūras, tad ir izskaitļots viss līdz matam. Pilnīgi no abām pusēm viss ir izskaitļots. 7 vēl nav, un kamēr nonāks pie visām 32 figūrām, ja, ir aprēķināts, ka vajadzīgi vēl kaut kādi gadi 30.